Nav noslēpums, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur strauji attīstās tehnoloģijas, un lielākā mērā tam ir pozitīva ietekme uz mūsu dzīvi, bet ir arī gadījumi, kad pieredze rāda, ka ja tas nokļuva nepareizās rokās ar ļaunu nolūku, tas var sagādāt daudz nopietnu problēmu. Viena no tām, protams, ir deepfake radīšana ar mērķi diskreditēt tos, kam ir liela ietekme uz sabiedrību, piemēram, politiķiem, slavenībām, kas nāk par labu tiem, kas rādīja un izplatīja šīs viltas ziņas. Mūsu podkāstā ir runa par deepfake, kas ir dezinformācija un viltotas ziņas, kas ir satura sintēzes metode, kuras pamatā ir mākslīgais intelekts. Viens no piemēriem, kā viltotas ziņas tiek veidotas ar mākslīga intelekta palīdzību, ir neirontīkla izmantošana, lai pārklātu satura fragmentus uz oriģinālo attēlu. Tādā veidā video vai audio ierakstā tiek aizstātas sejas izteiksmes, balss un žesti. Mūsu podkāstā mēs aplūkojam tieši tādus gadījumus, kad mākslīgā intelekta spēks, kas iemesots deepfake ar pasaules slavenību piedalīšanos, veica iespaidu uz skatītājiem vai lietotājiem un izraisīja skandālu, kā arī mēs izskaidrojam, pēc kādām pazīmēm varēja saprast un atpazīt internetā publicētos materiālus, kuri nav nekas vairāk kā krāpnieku darīšana. Šajā epizodē nebūs minēts konkrēts piemērs ar mākslīga intelekta viltotām ziņām, bet gan par ļoti svarīgu un izplatītu tēmu, kas ir balss viltošana, kur izmanto sociālajā tīklā Telegram un caur parastiem zvaniem. Šo informāciju jāzina visiem vecākiem, kuriem ir bērni un tiem, kas izmanto sociālos tīklus, jo šī balss viltošanas schēma paliek izplatītā katru dienu. Doma ir ļoti parasta. Caur sociālajiem tīkliem kā Telegram, kur ir iespēja sūtīt balss ziņas un veikt zvanus, ir funkcija VMgram, kas ļauj mainīt balss reālajā laikā runājot ar kādu cilvēku. Ar šo viltošanas schēmu bieži vien saskarās tieši bērni. Piemēram, krāpnieks var viltot kāda radinieka balsi un piezvanīt bērnam, pat ja no sveša numura. Tās balsis pat var nebūt līdzīgas kādam pazīstamam cilvēkam, bet bērni ir daudz uzticīgāki nekā pieaugušie, tāpēc viegli var padomāt, ka tas cilvēks, kurš ar viņiem runā, ir radinieks vai ģimenes loceklis. Krāpnieks var likt bērnam izdarīt visu, sākot no personīgas informācijas dalīšanos jebkāda iemesla dēļ līdz tikšanām. Šādu schēmu var pielāgot arī uz parastiem zvaniem bez sociālajiem tīkliem. Tas izklausās nereāli, it kā neviens cilvēks ar šo nenodarbotos, bet vienmēr jābūt uzmanīgam, it īpaši sociālajos tīklos, tāpēc lūgums vecākiem pabrīdināt savus bērnus ar šo informāciju, ka var gadīties dažādas situācijas. Šāda veida apkrāpšanu ir vieglāk atpazīt, kad zvana vai raksta no nepazīstama numura. Vienkārši pateikt bērnam, lai neatbild uz zvaniem un izziņām no svešiem numuriem, kā arī, ja bērns tomēr atbild uz zvanu vai izziņu, lai nedalās ne ar kādu informāciju un nepiekrīt nekādām prasībām, jo sekas var būt ļoti draudīgas. Tas pats attiecās uz sociālajiem tīkliem. Vecāki var palūgt bērniem uzreiz pateikt, ja viņiem atnāk izziņas vai zvani ar it kā ģimenes locekļa balss un nobloķēt numuru, bet tas nav visefektīvākais veids, jo vecāki nevienmēr ir blakus. Šis piemērs ir tikai neliela daļa no gadījumiem, kas notiek internetā ar mākslīga intelekta veikšanu. Pirms ticēt vai kopīgot informāciju, jums obligāti ir jāpārbauda tās autentiskums un patiesība. Tāpēc mēs arī ierakstījām vairākas epizodes, kur stāstam par deepfake internetā, lai jums būtu vieglāk atšķirt dezinformāciju no reāliem notikumiem vai patiesas informācijas. Nevajag ticēt visam, ko redzat vai dzirdat internetā un sociālajos tīklos, jo to mērķis nevienmēr var būt labvēlīgs.